Sveiki, es jums šodien parādīšu vēl vienu kāršu triku. Tātad no sākuma es jums iedodu kārtas un jūs viņus samaisiet cik vien vēlaties. Un šādi pieņemsim kapietā. Tātad tagad jums ir uzdevums izvēlēties 11 kārtas. Tātad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 un 11. Tātad lūk tā, jūs izvēlējāties 11 kārtas. Tagad jums ir uzdevums izvēlēties skaitli no 7 līdz 17. Tātad izvēlējāties. Tagad jūsu izvēlētam skaitlim jums būs attiecīga kārta. Tātad, ja jūs izvēlējāties skaitli 7, iegaumējiet šo kārti. Ja izvēlējāties 8, iegaumējiet šo kārti. Ja izvēlējāties 9, iegaumējiet šo kārti. Ja izvēlējāties 10, iegaumējiet šo kārti. Ja izvēlējāties 11, iegaumējiet šo kārti. Ja izvēlējāties 12, iegaumējiet šo kārti. Ja izvēlējāties 13, iegaumējiet šo kārti. Ja izvēlējāties 14, iegaumējiet šo kārti. Ja izvēlējāties 15, iegaumējiet šo kārti. Ja izvēlējāties 16, iegaumējiet šo kārti. Un visbeidzot, ja izvēlējāties skaitli 17, iegaumējiet šo te kārti. Tātad tagad jūs esat iegaumējis gan savu kārti, gan atceraties savu skaitli. Kādu jūs sākumā izvēlējāties? Tātad tagad es izvēlēšos savu palīgu kārti, kas man palīdzēs. Tā būs, pieņemsim, šī te. Un jūs izvēlaties arī vēl vienu kārti. Pieņemsim, jūs izvēlaties šo te. Tātad manējā un jūsējā kārta. Tagad es izlikšu šīs te kārtas, lūk, tā. Un paņemšu arī savu palīgu kārti, nolikšu te, lai viņi man var palīdzēt. Un es izlikšu kārtas, lūk, tā. Tātad tagad esmu izlicis kārtas. Un šādi. Un tātad jūs no sākuma izvēlējāties skaitli. Un jūsu skaitlim bija attiecīga kārta. Tagad jums ir jāpieskaita tas skaitlis pie jūsu kārtas. Pulksteņa rādītāja virzienā. Tātad parādīšu piemēru. Pieņemsim, ja šī kārts bija attiecīgi jūsu izvēlētajam septītniekam, tad jums pie šīs kārtas ir jāpieskaita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pulksteņa rādītāja virzienā un iegaumējiet šo te kārti. Tātad pieņemsim, ja šai kārtī attiecīgs skaitlis būtu 15, tad jūs skaitītu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 un iegaumējiet šo te kārti. Tātad ceru, ka jūs esat to izdarījuši, atraduši savu kārti. Tagad šī ir jūsu izvēlētā otrā kārta, es viņu nolikšu šeit. Lūk tā, blakus savai palīgu kārtī. Tātad tā kā jūs esat pie datoru monitoriem, jūs pieskarieties pie šīs kārtas un domājiet par to kārti, kur jums tikko sanāca skaitot. Kā jau rādīja, ja pieņemsim šī kārtas ir 7, jūs izskaitat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tātad jūs domājiet par šo kārti. Pieskarieties šeit un domājiet par to kārti, kas jums sanāca skaitot. Tātad pieskarieties un domājiet. Es arī pieskaršos šeit un sajūtīšu jūsu domas par jūsu kārti. Jā, sajūtu.
Tātad jūsu kārts ir šī te. Tātad, ja šī nav jūsu kārts, tad jūs man esat kaut kur pārpratis un līdz ar to triks nav sanācis, jo šis triks nevar nesanākt. Tātad tagad es jums paskaidrošu kādēļ. Tātad no sākuma jūs iedodat samaisīt kārtas tam, kam jūs rādat triku. Viņš izvēlās 10 kārtas, ne, bet 11 kārtas izvēlās. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tātad tagad mūsu uzdevums ir vai nu mēs izklājam kārtas, parādām, nu tā, kādas kārtas jūs izvēlējies. Mums ir uzdevums iegaumēt vidējo kārti. Tātad sasto no abām pusēm 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tātad šo kārti jāiegaumē. Tas ir 6. Vai arī tad, kad mēs sakam, kad izvēlēties skaitli, izvēlās tam, kam jūs rādat triku, viņš izvēlās skaitli. Un tagad jūs sakat, jūsu skaitlim būs attiecīgā kārts. Tātad jūs rādat, ja jūs izvēlējāties 7, jums jāiegaumē šī kārts, ja 8 iegaumējiet šo kārti, ja 9 iegaumējiet šo, ja 10 iegaumējiet šo, ja 11 iegaumējiet šo. Un tā, kad jūs būsiet pie 12. kārtas, tad jūs iegaumējiet to kārti. Un tā būs tā kārts, kas sanāks galu galā jūsu skatītāja kārts. Un tad sakiet, ja 12, tad šo, ja 13, tad šo, ja 14, tad iegaumējiet šo, ja 15 šo, ja 16 šo, ja 17, tad šo. Tā tad ir 2 varianti, kā uzzināt, kāda kārts būs beigās izklājot, apskatoties vidējo kārti. Tātad 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai arī 12. kārtas, liekot kārtas lūk šādi. Tātad 7, attiecīga, 8, 9, 10, 11 un lūk tā, kas ir 12. Skaitlim 12 attiecīgā kārtas ir tā kārtas, kas iznāks beigās. Tātad izliekam šādi. Un tagad es izvēlos vienu kārtu, Jūs rādat triku, jūs izvēlaties vienu kārtu, un tam, kam jūs rādat triku, izvēlās vēl vienu kārtu. Tātad tagad mēs liekam šīs kārtas uz apli, liksim. Mēs noliekam pirmo kārtu, un tagad noliekam savu palīgu kārtu šeit. Un liekam tā uz apli visas šīs te kārtas. Mēs jau zinām, ka gala rezultātā šī būs tā kārtas, kas beigās sanāks. Bet tagad mēs sakam, ka, lai pie tās kārtas, kas sanāca, tātad septītniekam attiecīgā kārtas bija šī te. Tātad viņam jāpieskaita 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sanāk šī kārtas. Šai kārtai 8 bija cipars. Šī kārtas bija attiecīgi astotniekam. Tātad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atkal šī kārtas. Tātad šī bija astotniekam, 9, 10, 11, 12, 13, 14 un pieņemsim rekord 14. Skaitlim 14 šī ir attiecīgā kārtas, tātad pulksteņa rādītāja virzienā sakiet, lai skaita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Atkal sanāk šī kārtas, jebkurā gadījumā tā sanāks viņa kārtas, bet jūs sakiet, lai viņš skaita domās pie sevis, kura kārtas sanāk, un lai iegaumē to kārtu, kas sanāk galā. Tad mēs paņemam viņu kārtu, noliekam it kā pie savas palīga kārtas, pieskaramies palīga kārtī, un lai viņš pieskarās šai kārtī. Un sakiet, lai domā par to kārtu, kas viņam sanāca tikko skaitot kārtas, kura sanāca galu galā kārtas. Jūs pieskarieties šeit, tam, kam rāda triku, pieskarās šeit, galu galā viņš domās par šo kārti, jo tā ir viņa kārtas, bet mēs jau zinām, jau no paša sākuma, ka tā būs viņa kārtas. Un tad mēs novācam šīs visas liekās kārtas un sakam, manuprāt, šī ir jūsu kārtas, par kuru jūs domājāt un kura sanāca galu galā. Tātad šis triks nevar nesanākt. Šis triks 100% sanāks, tikai viņu ir grūti pasniegt.
jo cilvēki bieži vien pārprot, kas jāatcerās, kura kārts jāatcerās, un līdz ar to triks nesanāk bieži vien. Taču jūs pie tā nekādīgi nebūsiet vainīgs. Vainīgs būs tas, kas neuztvers triku. Protams, jūs arī varat būt vainīgs galīgi crazy izstāstot šo triku, tā ka neviens nevar saprast. Taču jūs sapratāt trika domu, šis ir tāds kā matemātikas triks, kurš nevar nesanākt. Tā kā skaitot jebkurā gadījumā jums sanāks tā vidējā kārts, ko es jums sākumā rādīju. Tā kā, ja nesapratāt kaut ko, tad vaicājiet droši un apskatieties, pirms vaicājiet arī pašu triku, kā es jums rādīju. Noskatieties pašu triku no sākuma, tad šo pamācību un tad vēlreiz triku, un tad gan jau, ka jums pieliks un jūs sapratīsiet, kā šis triks tiek veikts. Tātad paldies, ceru, ka jums patika un ceru, ka jums izdosies.